partiju. Labvakar! Baltijas basketbola līga, Barons LMT pret Ventspils komandu. Lai gan no turnīra viedokļa šai spēlē tik liels kosības nav, jo pamatturnīra galvenā balva, tas ir tieši ceļozīme uz fināla četrnieks, nonāk Svetuvas Rīts un Žalgiris rokās. Tomēr Kops mužnieks vada Baronu. Barons pret Ventspilu, tas ir principiāli. Protams, principiāli atcerēsimies arī pirmo šīs sezonas spēli Baltijas basketbola līgā, kur gandrīz fantastiskākajā veidā Baronam izdevās izcīnīt izbraukumu uzvaru. Redzēsim, vai Ventspilnieki varēs atbildēt ar to pašu. Ir savi argumenti šodien par labu Baronam. Barons pēdējā laikā sataisa sev paši nepatikšanas uz spēles beigām, bet pēc tam spēja arī izčapuroties. Šeit redzam arī treneru un arī menedžeru sastāvu Baronam. Bet skatīsimies, tuvākās apmēram pusotras stundas laikā mēs arī noskaidrosim, kā klāsies un kā klāsies viesiem, kā klāsies arī mainiekiem. Gan viesiem, gan mainiekiem ir nepilns sastāvs šodien, bet varbūt nedaudz būtiskāks iztrūkums ir basketbola Barons. Raimonds Vaikuls joprojām ir slims un savukārt Ventspilniekiem iztrūkst Strēlnieks un Zaķis. Tā kā to mēs neuzskatīsim par pārāk lielu zaudējumu. Tikmēr laukumā vēl notiek arī viena no Baronas komandas sponsoriem sveikšana. Kā redzam, tad arī ne tikai vienkārši komandas bruņojās, mēģina bruņoties ar jauniem spēlētājiem, bet arī jauniem sponsoriem, jo pēc visa augstais karš Latvijas basketbolā tikai var palielināties. Ja mēs runājam par to, ko pavisam nesen intervijā ir teicis Valdis Valters par ļoti iespējams par vienu superklubu izveidošanu Latvijā. Vai tas būs vai nebūs, vai būs mums 3 līdzvērtīgi, varbūt 4 līdzvērtīgi klubi, mēs atcinot atstāsim uz nākamo sezonu. Tad skatīsimies. Pagaidām, kā redzam, Baronam vismaz vēl viens sponsors nāk klāt. Tūlīt laiks arī, pēc visu vajadzētu būt arī tīmnām. Aicinu piecelties kājās Latvijas valstīm no izpildē. Anija Putniņa no lokālās grupas Fremest. Dievs svētī Sveicināt vēlreiz Arēnā Rīga, tūlīt pat jau arī basketbola klubs Ventspils un Barons LMT. Šodien viesos esmu aicinājis cilvēku, kurš šodien ir bez uzplečiem, bet lai vai nu kā, ceļu policijas priekšnieks Edmunds Ziltiņš. Labvakar! Labvakar! Nevienam noslēpums, jūs pats spēlējat basketbolu, tāpat arī nākat, manuprāt, visām Barons spēlēm un vēl uz dažām spēlēm. Es nemaldos. Nu ir jā, tā ir tā komandas spēle, tā ir komandas spēle un arī darbā man ir komandas darbs, tā kā basketbols tikai palīdz arī darbā.
Ziltiņkungs, ņemot vērā to, ka abas komandas, kas šovakar tiekās šeit arēnā Rīga, ir ieskrējušās ne pa jokam. Baronam ir šā gadā tikai uzvaras 5, gan FIBA kausos, gan Baltijas basketbola līgā. Neviens Ventspilnieki, ne Barons neslēp, ka šobrīd ir komandas labākajā formā. Un zinot to, ka tomēr Ventspilnieki abas reizes ir zaudējuši ar niecīgu punktu skaitu, bet tomēr šovakar, kā varētu izskatīties šī spēle, zinot no abas komandas? Nu, es domāju, pilnīgi noteikti, ka spēle būs ļoti spraiga. Pilnīgi noteikti, bet pat tikpat, cik es esmu personīgi Barona fans, es domāju, ka ar nelielu punktu pārsvaru tomēr Baronam būs arī jāuzvar. Jo izskatās tomēr, ka favorīti Baronā ir labāk. Kāpēc Baronam šiem būtu jāuzvar? Varbūt ir kaut kādas jau skaidras lietas, kur Barons ir pārāk šobrīd Ventspilī. Es domāju, pilnīgi noteikti aizsardzība un uzbrukums ir ļoti spēcīgs. Pagaidām, kamēr Armands Šķēle vēl ir Baronā, es domāju, uzbrukuma līnija ir ļoti nopietna un pie aizsardzības puiši labi strādā. Tā kā es domāju, ka būs uzvara. Vai komandas spēlē varētu ievest arī korekcijas abi jaunie spēlētāji, Iesniņš un Nagis? Nu, grūti spriest pagaidām. Es varētu atturēties no komentāriem. Grūti spriest, jauniem jāiespēlējās ir, bet es domāju, pamats sastāvs ir pilnīgi labi iespēlējies un es domāju, ieskrējušies arī ļoti labi. Tā kā es domāju, ka Barons savu to te līniju turpinās, uzvaru līniju. Paldies, Ziltiņkungs, mēs ar jums vēl tiksimies pārtraukumā. Paldies, baudām spēli. Tagad vārds komentētājiem. Komandas vēl iesildās, vēl minūtu laika. Redzam turnīru tabulu Baltijas basketbola līgā, kur Barons, LMT un Ventspils ir līdzās 5. un 6. vieta. Ja viņi šādi finišēs pamatturnīrā, tad viņi izvairīsies no savstarpējām cīņām izslēgšanas spēlēs. Vismaz pirmajā kārtā. Abās kārtās, jebkurā gadījumā abās kārtās. Jā, pareizi, jā. Skaidrs ir tas, ka gan Baronam, gan Ventspilī būs šīs divas izslēgšanas spēļu kārtas jāpārvar, lai tiktu fināla četrniekā. Nu, visdrīzākais, kaut gan Barons neslēpj arī tādas zināmas cerības uz to, ka labi iesāktais gads varētu arī turpināties un Barons pie labas veiksmes varētu arī apdzīt arī, piemēram, ASK Rīgu. Bet tas neko nemaina. Tāpat ir divas kārtas. Divas kārtas, jā, bet toties pirmajā kārtā tomēr nedaudz vieglāk. Ar izaicinājumu kausa pirmās vietas ieguvēja tomēr labāk spēlēt nekā, piemēram, uzreiz ar kādu no igauņu klubiem, kas Baronam absolūti nepatīkot. Jā, līdz izaicinājumu kausa komandai tur tiešām būtu jādabūt 3. vieta. Jā, 3. vai vismaz vai arī 4. Tad, ja izaicinājuma kausa 2. komanda pārspēs šī turnīra 9. vietu. Tur tiešām, kad nāks tuvāk izslēgšanas spēles, par to runāsim vairāk, jo sistēma nav nemaz tik vienkārši. Bet šobrīd gaidīsim sākuma sastāvus un abas komandas patiešām spēlējuši labi. Baronam visas spēles uzvarētas 5 pēc kārtas, pēc tam 2 izbraukumā Šauļos, Južņajā FIBA kausā pret respektīvām komandām. Nu, un Ventspilnieki savukārt arī, es domāju, pēdējās spēlēs gan pret FMP nodemonstrēja muskuļus un labu sniegumu, ātri panākot pārsvaru. Tāpat aizvakar pret Liepāju 30-6 pirmajās spēles minūtēs, bez līderiem spēlējot 3 līderiem. Tā kā redzēsim, šodien vajadzētu būt ļoti labai spēlē. Protams, būs ļoti laba spēle, kur nu liksies, jo tiešām principiāli un arī skatoties pēc tā, kas notiek arī arēnā Rīga, atkal kārtējo reizi ir ļoti daudz skatītāju. Noteiksim, ka tev ir pilns, bet savus 6-7 tūkstoši skatītāji noteikti ir atnākuši, un tas, protams, nenoliedzami priecē. Skatāmies. Start piecinieki. Barons pārsteigums nav sagādājis. Visbiežāk šogad izmantotais piecinieks Šķēle, Gusts, Adamaits, Bērziņš un Aleksandrs. Nu, Ventspilniekiem Gabrāns, Smītols, Beksters, Akingbal un Veselovs. Jā, Veselovs varbūt tāds neliels pārsteigums, ka nāk pamat pieciniekā. Redzēsim. Tradicionālā piecelšanās Baronam. Nu, šoreiz diezgan liels daudzums cilvēku ir piecēlušies kājās. Tad atsimrot patiesi Barona cienītāji šeit ir atnākuši. Nu, un pirmās 3 bumba Baronam. Šķēle ar bumbu. Tiek arī parādīts sadarbība. Aleksandrs aiziet centra postenī. Adamaits viņam iespēlē bumbu. Palēnam soļiem virzās uz grozas pusi, bet nu, tur Akingbalam pāri. Bumbu gan pārmet, bet samērā neprecīzi. Bumbu laik Baronam. Labi, tik līdz grozam iespied Akingbalu zem groza Aleksandrs, bet metiens neprecīzs. Redzēsim, kā šī divu cīņa turpināsies. Akingbalu tiešām aizveda izcilu spēli pret serbu komandu Ulepkausā. Tagad Aleksandrs no tālienes un vēlreiz garām. Vienīgais, kas man šajā Ulepkausas spēlē nedaudz nepatīk, tas, ka Ventspilnieki par ātri nedaudz nomet šos apgriezienus pēdējā ceturdaļā. Un Akingbalu arī es atrados diezgan tuvu spēles lauko ligās, tā kā jau aizmītas uz beigām. Nu, paviršī bija daudz tas tiesa, tad, kad bija spēles liktenis izšķirts. Nu, tagad Baksters savā ierastajā pozīcijā met šoreiz nedaudz par īsu.
bet atcerēsimies, ka viņi arī atstāt nedrīkst nekādā gadījumā brīvu. Abas komandas pēdējā laikā ļoti veiksmīgi met gan no distances, gan no tuvākas un tālākas distances. Tā kā tajā ziņā, ja pirmos metienus aizmet garām, es domāju, precīzi metienu šovakar netrūks. Būs vēl daudz, šoreiz gan kļūda. Jā, Gusts neizmanto iespēju, ka Adamaitis bija uz 3 punktu līnijas brīvs. Arī Aleksandrs bija labi ierāvies jau zem groza, arī tur varēja adresēt bumbu. Sanāca kļūda. Tur, kur varēja būt arī beidzot pirmie arī punkti šai spēlē. Jāspēlē vēl daudz, pirmā minūte tika aizvadīta spēlē. Ventspilsniekiem es nezinu, tagad ir arī problēmas ar pirmo numuru, ar saspēles vadītāju. Ja Gabrāns ir pamat saspēles vadītājs, tad Urusmānovs aizvadīja ļoti sliktu spēli tieši šajā pret FMP. Strēlnieks arī šodien nav. Tā kā redzēsim, varbūt arī šis faktors vēl kāds var atstāt zinām iespēju. Tagad piezīme Vītolam. Pirmos punktus spēlē Guvaking balu Ventspilsniekiem, tagad piezīme pret Armānu Šķēli un sodmetienu Šķēlim. Šķēli tagad pēc jaunā gada 5 nospēlētajās spēlēs tikai pusi no sodmetieniem realizējis. Daudz met sodmetienus, bet precizitāte ir bijusi zemāka nekā sezonas sākumā. Pirmais gan sodmetiens šoreiz ir precīzs. Speciāla balva no Barons Elentērīga. Otrais gan, jā, tātad joprojām šie paši 50%. Baksters āda pāriet, bombu. Viņam aizsaks Veselovs. Samainās tagad Veselovs Šķēle. Veselovam jāiziet ārā no 3 sekundžu zonas. Vītols aizmet garām 3 punktiem. Arī aizvakardienas spēlē pret Liepāju 4 tālmetienus iemet pirmajā ceturdaļā un palīdzēja Ventspilsniekiem iegūt izšķirošu pārsvaru jau pašā sākumā. Adamaitis Bērziņam aizsaks no Šķēles. Šeit Šķēle atbruņo. Un sanāk Akingbalu viens pret grozu. Un jā, efektīvi. Iespaidīgi. Varētu sākt Akingbalu arī šo spēli. 23 punkti, 13 bumbas un arī 7 bloķētu metienu spēlē pret serbu komandu Dulepkaunas pēdējā cīņā. Jā, labi izskatījās tiešām. Vismaz 3 ceturdaļas noteikti Akingbalu tiešām izskatījās ļoti labi. Jā, ceru arī no Ventspilsnieku pozīcijām skatoties, ka Akingbalu turpinās tādā pašā sportiskā formā arī atrasties arī līdz pat sezonas beigām. Tagad Aleksandrs. Un šeit viņi nedaudz noguļ Akingbalu un Aleksandram 2 punkti. Labi izmānīja. Šoreiz Aleksandrs labi izmānīja Akingbalu. Un arī jau 2 reizes viņam ir izdevies tikt līdz pat groza apakšai. Un tur tad tālākais atkarīgs, protams, no pacietības. Ja Aleksandrs izmāta, viņam ir labs iespējas iemest vai sagādāt piezīmi. Savukārt, ja Akingbalu ir pacietīgs, viņš var nobloķēt spēlētāju, kas ir ļoti tuvu viņam. Veselovs 2 punkti Ventspilī. Jā, ļoti ātrs pustālais metiens. Kas priekš centru ir labs rādītājs. Jā, tik ātri izmest, bet precīzi. Adamaitis tāds, un šeit Aleksandrs izkārto savu vietu un iemet. Akingbalu bija vairāk koncentrējies uz Adamaišu šī metiena bloķēšanu. Iespējams, ka viņam arī nedaudz izdevās pieskarties pašiem pirms galiem šai bombai. Bet toties Aleksandrs tur bija atsīgs, dabūja gan bumbu, gan arī 2 punktus. Barons iedzinēja lomā, 5-6, 6 neredzēt un 47 vēl jāspēlē. Un vēl 2 punkti, šoreiz Baksteram. Baksters arī ir tiešām pēdējā laikā ļoti labi metis un nevairās izpildīt metienu, tiklīdz ir daudz maz piemērot izdevību. Procentuālā ziņā viņam ir ļoti labi rādītāji joprojām. Tā kā, kāpēc ne? Gusts izmēģina pustālu, arī viņš ir precīzs. Pirmais satraukums ir, domāju, pāri. Metiens sāk būt precīzāk un rezultāti itin augsts pēdējās minūtēs. Gabrāns parāda sadarbību. Bloķējās savā starpā gan Vītols, gan Akingbala. Samainīties neizdos. Tagad izdodas Vītolam prolikt bez Bērziņu. Viņš arī iet cauri. Ilgi turējās gaisā un paspēja arī izmest labu metienu, bet nedaudz neprecīzi. Tagad Šķēle cauri, netiek. Vītols ir atsīgs. Un Bērziņš tālu laukumā. Bomba arī savās. Gusts palēnām dodas tuvāk grozam. Iet līdz galam un šeit Akingbala. Jā. Numur 1 šovakar tiešām tā kā viņš ir sācis spēli un kā ir spēlējis pēdējā laikā, var gaidīt, ka būs vēl. Gusts ar garu soli tika beigās garām Gabrānam, bet Akingbala glābi zem grozu un tiešām viņš ir ļoti nozīmīgs faktors aizsardzībā pie savu grozu. Gabrāns 3 punkti. 3 punkti un Ventspilsnieki iet tādā nelielā, bet tomēr atrāvienā. 11-7. Viesis vadībā. Gusts rāda sadarbību. Vēlreiz Aleksandrs mēģinās veidot tādu nepārāk nopietni aizsargu Adamaitim. Šķēle. Vēlreiz Akingbala pārtver bumbu un piezīme pret viņu laukumu vidū. Kaspars Bērziņš. Kaspars Ogons prasa
tīša piezīme. Nu, pēc būtības rāviens bija aiz krēkla, skatāmies vēlreiz. Nu, tā jā, aiz rokas. Pieņemsim, ka varbūt nesportiska piezīme šoreiz, lai paliek. Nē, nu atrast kopīgi valot Okonis un Ozols, un es domāju, tāda aizvainojuma šobrīd nav. Spēle turpinās Bumba Ventspilī. Gabrāns pēc aizsaka iet cauri, iet līdz galam, un 2 punktu ar sodu. Nu, pēdējās pirmās 5 minūtes viennozīmīgi Ventspilnieki pirmkārt ir izturējuši pirmās minūtes, kas galu galā mainiekiem ir zinās priekšrocības, un šeit arī Gusts pārkāp noteikumus. Gustam pirmā piezīme, 2 punktu skaitās, un vēl arī sodmetiens Gabrānam. Gabrānam slodze šodien, protams, būs liela, tas ir gandrīz neizbēgam, bet spēles sākumā viņš ir pārsteigts arī ar rezultātu. 6 punkti tagad īsā laikā. Un 14-7 Ventspils priekšā ceturdaļas vidū. Tomēr ar bumbu. Viņam ļauj pagaidām doties grozu virzienā. Tā arī izmet kā savu metienu. Bumba palākā gan pa grozu stīpu, un ar to arī viss beidzās. Un šeit Asa Veselovs ar Bērziņu, pareizi Bērziņš tā kā tam nedaudz pagrūda. Paliek bez ievērības. Gabrāns samainīties neizdodas. Veselovam nostaigāts. Un reklāmas pārtraukums šajā brīdī. Līdz. Es esmu sajūsmināta par mūsu jauno auto. Sākumā mēs gribējām sarkanu, bet beigās tomēr izvēlējāmies melnu, tāpēc, ka tā ir eleganta un piestāvīt visam. Protams, mums vajadzēja arī ģimenes auto. Tajā ir tik daudz vietas, tā ir vidēji nekaitīga, un arī skaņa ir perfekta. Tev taču patīk, vai ne? Viņam patīk, un tā ir lieliska. Lai nu kā, vai tev sāp galva? Nē. Jaunā Toyota Corolla Verso D4 180. Vidēji nekaitīgs dīzeļdzinējs. Toyota. Baltijas basketbola līgas spēle, Barons LMT pret basketbola klubu Ventspils. Nospēlēs pirmajā ceturdaļā 5 minūtes un 30 sekundes. Mainieki zaudētā lomā 7-14. Varam arī skatīties no Ventspilnieku pozīcijām. Ventspilnieki iemetuši 2 reizes vairāk punktus nekā Barons. Bumba tagad Baronam. Runājot par piezīmēm, tad 2 Baronam šai ceturdaļā un Ventspilniekiem 1. Spēlētāju maiņu nav. Turpin tie paši sastāvi, kas sāk. Un bumba Gust rokās. Aleksandrs veido aizsag. Raujas uz grozu, bet Gustam neizdodas iespēlēt. Un tagad Adamaits. Gan Baksters piespiež pie gala līnijas. Un šeit, šoreiz gan Adamaits. Pateicoties arī Šķēlis piespēlēt. Izdodas gūt arī savus pirmos 2 punktus. Tāda līdzvērtīga cīņa. Ļoti aktīva aizsardzība Ventspilnieku puses, kas piespied Baronam faktiski izmantot tās vienīgās iespējas, kas palika, bet tās viņi arī izmantoja. Un iemet beigās. Tagad Vītols un Akingbalu. Nedaudz pazaudēja bumbu. Bet nostaigāts. Lai gan vispār Akingbalu šādā situācijās brīžiem ļoti labi orientējas un arī no grūtām situācijām iemet un nesot līdzsvarā. Šoreiz mazliet par ilgu bija šī aizķeršanās un Barons aizsardzība ņēma virsroku. Uz otro driblu sitienu viņš nedaudz pazaudēja bumbu, tāpēc arī nesanāca tik labi, kā gribētos. Tā, es domāju, ka būtu arī viegli 2 punktu iespēja. Un šoreiz Akingbalu pārtver bumbu. Tas ir Baksters šoreiz. Baksters neizšķirās uzreiz mest. Tur lielā biezumā dos un tomēr 2 punktus iemet. Jo grūtāk, jo labāk. Jā, reizēm. Veiksmīgs metiens Baksteram neapšaubām pats iesāk šo uzbrukumu, izsitot bumbu un novirzot to saviem spēlētājiem un pēc tam arī noslēdz uzbrukumu. Bumbu Šķēlēm, Rīdols pret viņu. Un šeit 2 viegli punkti, jā, arī Armandam Šķēlēm. 16-11 Ventspilnieku vadībā. 3 minūtes un, kā redzat, 11 sekundes jāspēlē pirmajā ceturdaļā. Brants. Bakster. Baksters gaida aizsag. Vai nē? Akingbala. Akingbala tiek atstāts viens. Akingbala met pāri. Šoreiz varbūt maz redzēts, ka viņš šāds nedaudz ar atlēcienu metienus būtu metis. Maz laika palika, nebija daudz iespējas vairs ko citu darīt. Šķēl met 3 punkti tiek pār Vītolam, netrāp. Un kādam piezīme. Akingbalam. Paliek Baronam bumba. Akingbalam pirmā piezīme. Ventspilniekiem komandu pārkāpuma pirmajā ceturdaļā 2.
Un Klebovicks nāca Bērziņa vietā, Lovs arī nāk Ventspilniekiem Vītola vietā. Uzbrukums turpināsies ar galvu iemetienu. Vēl 2 minūtes 42 sekundes ceturdaļā. Pārkāpumu bijis maz. Barons uzbrukums turpinās. Čēla labi atrāvās zem groza, bet bumba ir Aleksanderam. Jāsaka, Klaus kārtējo reizi nogulēja savu. Un šoreiz bloķē atkal Akinga Bala Adamaiča metienu. Tā kā vēl viens bloks Akinga Balam, bet uzbrukums Baronam joprojām turpināsies. Tā arī ir, jā. Un tagad bumba vēlreiz tieši tāpat Klaus nokavē šo rāvienu uz groza. Šoreiz bez aizsēļa, bet tiešām Šēls vienkārši pats saviem spēkiem aktīvi gāja pretī bumbai. Piezīme labam. Tā arī trešā piezīme tagad Ventspilniekiem. Adamaitis vēl ko priedz Šēls virzienā. Šoreiz gan Aleksandrs tālu. Nešķirās pat tālmetienu. Akinga Balgam bija vismaz 2 metrus no viņa. Varēja mēģināt remēt. Šoreiz nē. Un Akinga Balam vēl viena piezīme. Tā viņam otrā, Ventspilniekiem 4. Nepareiz veido. Iepriekš labi palīdzēja Akinga Bala šādi ar aktīvu aizsardzību novirzot spēlētāju ar bumbu, bet šeit viņš bija mazliet nokavējis. Čēli jau bija niekties priekšā un viņš sāni pastum. Tā kā piezīme Akinga Balam un droši vien drīz būs kāda maiņa Ventspilī, jo 2 piezīmes viņam īsā brīdī bijušas. Mārtiņš Škirmans visdrīzākais varētu nākt laukumā. Jau Uvis Helmanis vēl nav bijis laukumā. Tam ir kāds diezgan nopietns iemesls, es domāju. Tad tiek turēts arī Veselovs. Redzēsim. Bet šobrīd Gabrāns ar bumbu. Veselovs brīvs, pilnīgi brīvs 3 punktnieks un 3 punkti. Veselovs savā pozīcijā. Esam redzējuši viņu pietiekam daudz metam. Kāpēc brīvs metienu, kāpēc lai neiemestu. Un tā arī Ventspilnieki tur šo rezultātu starpību. 19. Šeit Aleksandram 2 viegli punkti. Adamaitis ļoti labi arī ieraudzīja, ka Aleksandrs arī ticis garām Akinga Balam. Akinga Balam tagad ir ātries, viņš virzienā kaut ko. Veselovs šoreiz tieši Veselovs sēdz Aleksandru un uzreiz spēku divcīņā parādījās, ka Aleksandrs ir stiprāks un nostūma Veselovu tur, kur viņš gribēja. Tagad Baksters. Un šoreiz jau Šķēla atsīgi darbojas. Spēlētāji maiņas. Adamaitis tiek mainīts. Mārtiņš Kravčenko. Jā, pēdējā laikā Kravčenko maina Adamaitis un faktiski ir ieņēmis Brūniņa pozīciju. Komandā ļoti veiksmīgi met no tālienes. Redzēsim, kā spēle ies tagad tālāk pēc šīs maiņas. Un arī Mārtiņš Škirmans tagad laukumā. Tā kā 2 Mārtiņi. Pēc Klaus izšķirās pa tālmetienu ir precīzi 22 jau 13. Un tieši pēdējā spēlē Liepājā Ventspilnieki uzrādīja labāko metienu precizitāti šajā sezonā. Savukārt Baronam labākā precizitāte bija Latvijas basketbola līgas spēlē pret Ventspilu decembrī, kad Barons uzvarēja. Tā kā redzēsim, kurš būs labāk šovakar metienos. Lovs mēģina bloķēt, neizdodas Klebovicks zem groza un izdodās. Neliels auguma pārsvars tagad ir Baronam. Mans Madalēks arī ir mazāks par Klebovicks. Diezgan līdzvērtīgi, es domāju, varbūt daži centimetri, bet nekas būtisks. Baksters pēc aizsēga metiens pāri Gustav precīzi. 24-15 sākusies pēdējā minūte ceturdaļā. Aleksandrs pamāna, bet nemet. Pacietīgi spēlē pagaidām. Gusts. Un Gustam 2 sodu metienu. Varolam Veselovam 1. piezīme. Komandu piezīmes Ventspilniekiem jau 5. Bērziņš atgriežas laukumā. Aleksandrs tiek nomainīts uz pēdējām 30 sekundēm. Arī Barons pagaidām izmanto 3 spēlētājus šajā garajā galā. Neiesaist neviens cits. Bet tikmēr Gusts iemet sodmetienu. Vēl viens spēlētāju maiņa Baronam tūlīt būs. Atsimot, ja aizmet garām, tātad spēlētāju maiņa ļoti iespējams, ka arī izpaliks. Pārāk maz laika, jā. Protams, ja būs pauzes spēlē, bet šobrīd vēl jāspēlē 20 sekundes ceturdaļā. Brūniņš uz rezervis soliņas, maiņas soliņas tur atrodas. Veselovs atmet Skirmantam, Skirmants met pustālo, nav precīzs. Šoreiz Gabrāns izcīna bumbu un Ventspilnieki var spēlēt līdz galam tagad. Laiks jau tūdaļ arī beigsies, dažas sekundes, metiens neprecīzs. Vēl cīņa pa bumbu, vēl 3 sekundes. Var iet uz priekšu un mest. Bērziņš tomēr gaida, kam piespēlēt un piespēlē Lovam. Līdz ar to arī ceturdaļa beigusies. 24-16 Ventspils vadībā.
Barons LMT pret basketbola klubu Ventspils. Un Ventspils vadībā 24-16. Pēc pirmās ceturtais. Tūlīt sāksies otrā ceturtais. Šeit redzam Akingbalu, kuram pagaidām lielākā problēma ir ātri sapelnītās 2 piezīmes pirmajā ceturdaļā. Akingbalam 4 punkti, 2 bloķēti metieni, bet arī 2 piezīmes. Nu, un Gabrāns guva 6 punktus, un starp Ventspilniekiem viņš un Beksters ir rezultīvākie pagaidām. Šeit redzējām arī gan Armandu Šēlu, kurš veiksmīgi atrada arī Ademai. Protams, šeit viņš arī pats. Un Barons vairāk kārt veiksmīgi izmantoja to, ka Akingbala zina, ka viņš ir labs bloķētājs. Viņš lec augšā gandrīz katru reizi, kā varētu būt metiens. Un gan Aleksandrs mainīja, gan Ademaits mainīja un gaidīja iespējas, kad viņš izlēks. Un tad, protams, ir labāk iespēja iemest un labāk iespēja viņam sagādāt Akingbalam kādu piezīmi. Ventspilnieki sāk šo otro ceturtdaļu. Gabrāns pārvar arī laukuma vidus daļu. Skirmans ļoti aktīvi Klebovickis uzmana. Baksters, Skirmans 1-1 pret Klebovicki met un iemet 26-16 plus 10 Ventspilniekiem. Uzskatās Kravčenko pēc 2 aizsargiem, bumbu nesaņem Brūniņš. Un Kravčenko otrā pusē jau tāls trīspunktnieks, tikmēr jau sots fiksēts Skirmansam. Tomēr Lovam. Lavam arī otrā piezīme, tieši tāpat kā Akingbalam. Komandām, protams, ka šajā ceturdaļā pirmā piezīme. Viņš tomēr atdod atpakaļ Gustam. Mēģina noķert arī slēdzot Gustu. Un par Gustu tikko brīd ņem šādi tiek spēlēts. Pērziņš tur uz vienas rokas kājas mēģina grozīties. Tad pildās tālāk. Sanās nepārāk veiksmīgi, bet tomēr svilpa ir atskanējusi. Veselovam vēl viena piezīme. Daudz pārkāpumu garajā galā. Akingbalam, Veselovam un arī Skirmantam pat 1 sodiem jau Ventspils komandā. Un tikai tagad Tuvs Helmans nāks laukumā. Bet pirms tam vēl Klebovickim 2 sodmetieni. Jā, kā varējām arī redzēt arī FNP spēles laikā. Faktiski Tuvs Helmanim nepārāk veicās ar metieniem. Pirmais metiens bija precīzs, un pēc tam vairāk tālmetieni bija neprecīzi. Līdz ar to ļoti iespējams, protams, arī kāds zināms spēles kritums vai formas kritums. Redzēsim, tūlīt redzēsim. Pats pieredzējušākais Ventspilnieku spēlētājs ir laukumā. Jūs vēl metieni bijuši precīzi. Nedaudz aktīvāk sākuši sekt Barons spēlētāji. Savā uzbrukuma zonā. Uz brīdi paslīdēja Bērziņš, tagad Beksters pret Brūniņu. Iet sodu laukumā un 2 punkti ar sodu. Brūniņam piezīme. Šajā 2 ciņā grūti Brūniņam pret Beksteru, kurš ir mazliet garāks un arī ļoti spēcīgs. Un redzējām šeit tik pie labi metieni jau pēc pārkāpuma. Pagrūstījās un pēc tam jau bija arī tikpat kā ticis brīvs. Lai gan Beksters lielākoties tomēr met no distances, met pustānos, met ar seju pret grozu, saņemot bumbu. Tad šeit izdevīgā brīdī pret spēlētāju, kur viņš jūtas, ka ir stiprāks, parādīja, ka var nospēlēt arī ar muguru pret grozu. Jā, parāda savas labākās kvalitātes, arī citās savos komponentos. Un tagad Kravčenko vēlreiz mēģināja nākt pēc bumbas, nedabūja. Brūniņš tālu. Kravčenko tagad dabūna. Laus uz brīdi gan aizķērās aizsag, tikai uz brīdi. Brūniņš mēģina iet cauri. Un šeit asprātīgi Bērziņš nospēlē un bumba tomēr nekrīt grozā. Tik tiešām asprātīgi nospēlēja. Līdz metienu brīdam Baronam viss izdevās, bet metiens tomēr pievīla. Laus. Ātrs metiens, šoreiz nav precīzs. Klebovickis savāc bumbu. Gusts ātri dodas līdz grozām. Izbrauc cauri un iemet 2 punkti. Pamanīts Brauns. To, ka arī Ventspilnieki tagad viens otram mazliet traucēja iestāties ceļā un izmanto izdevību. Akingbals arī nav laukumā. Garo roku bliets uz pašreizējo mirkli atrodas rezervē. Helmans atrod lauvu. Kravčenko labi nospēlē. Devās izsist bumbu. Nedaudz ietrūk. Un Baksters 3 sekundes līdz uzbrukuma beigām met. Neprecīzi. Un vēl viens var sanākt. Šoreiz gan Gusts nedaudz lēnāk dodas tālāk. Bērziņš tā kā prasīja bumbu. Ātrs uzbrukums neiznāca. Barons tagad nostājas, sāk visu no jauna. Klebovickis veido aizsegu. Nekas daudz nemainās. Gusts pret Gabrām joprojām. Aiziet garām, ļoti labi aiziet līdz galam. Pamanīs Praugu un aizklāja līdz pat rokam. Gabrāns ļoti
pārdzīvo tieši par šo epizodu. Redzam arī tūlīt Aksels Vairoks nāks laukumā. Gabrāns rāda. Skirmants bumbu dabūna, tad viss gāja uz pārtveršanu. Neizdevās un tomēr Skirmantam sots uzbrukumā. Skirmantam Pirmā piezīme, jā. Un Aksels Vairoks nāks laukumā, bet pirms tam vēl minūtes pārtraukums. 2 minūtes 44 sekundes nospēlēts otrajā ceturtajā, 29-22. Ventspils vadībā. Kā redzējām, tad rezervis, teiksim tā, iesaistīšana Ventspilniekiem nav devusi pozitīvu rezultātu. Drīzāk otrādi. Barons ar savu otro sastāvu gandrīz spēlē labāk. Viņš nostūma Skirmantu, neļāva viņam iesaistīties cīņā un bloķēt Gustu garām gājienu. Gusts vēl otrais aizgāja garām. Protams, Gabrānam aizsardzībā nav viegli pret ļoti ātro Gustu. Bet viņam jātāda spēka visu laiku, jo es neticu, ka īpaši daudz uz Mānavs šodien spēlēs. Nē, droši vien nespēlēs. Gabrāns ir spēlējis arī visu spēli no sākuma līdz beigām. Un uzbrukumā viņš ir ļoti tāds uzticams, maz kļūdās, mazāk nekā jebkuras citas komandas saspēles vadītāji. Vai tas būtu Gusts, vai tas būtu Miličs vai Buškevits no vadošo komandas spēlētājiem. Bet aizsardzībā, protams, viņam nav tik viegli šodien. Bet šeit redzējām Vairoks tagad pret Gustu, apturēja un jau ātri bumbu uz priekšu. Kravčenko arī aptur lovu. Gabrāns ar bumbu. Spēlētājiem nesamainās, tikai uz pavisam īsu mirklīti. Vairoks mēģina iet garām, 2 iesēks, izspēlē Skirmantam un sots. Un šajā nedaudz neveiksmīgajā uzbrukumā tomēr savus dividendus Ventspilnieki ir dabūjuši. Un viņam otrā piezīme, viņam arī no visiem Baronas spēlētājiem visvairāk, 2. Viņa jāsaka tikai 4 komandu pārkāpumi vispār ir Baronas komandai, tā kā ļoti maz. Ventspilniekiem šeit ceturdaļā 3, Baronam 2. No sodlīnijas Ventspils un Barons met vismaz Baltijas basketbola līgā gandrīz identiski 73,5, 73,7%. Tas dod 3. un 4. vietu visu komandu konkurencē. Līderi ir Žalgiris un Lietuvas Rīts, bet nākamās labākās komandas sodmetienieši ir tās, ko mēs šovakar redzam. Lūk, Gusts, Kravčenko. Jā, Gabrāns tagad par Kravčenko aizsardzībā. Bet viņš met 3 punktinieku, aizmet garām bumbu Skirmantam. Nebija slikts metiens, šoreiz nedaudz pietrūka un Ventspilniekiem atkal iespēja uzbrukt. Joprojām atrodas vadībā un noteikuma pārkāpums Gustam. Šeit bija iespēja Gabrānam arī jau pēc svilpas iemest un Gross būtu jāskaita. Lūk, šeit pārkāpuma brīdis un metiens mirkli vēlāk. Varbūt nevajadzīgi Gusts pabāzt to roku. Tāpēc arī tika fiksēts šis pārkāpums. Un tikmēr Aleksandrs domāja beidzim un Gabrāns metīs sodmetienas vēlreiz. Vēl pauze apspriešanās par tiesnešiem un spēles sekretariātu. Raimons Gabrāns uz sodmetienu līnijas. Pirmais sodmetiens precīzs. Un arī otrs sodmetiens precīzs. Gusts parāda sadarbību. Jācer, ka kāds to arī redzēja, jo tajā mirklī, kad viņš to rādīja, visi bija pagriezuši muguru savas paspēles vadītājiem. Aleksandrs iet garām un šeit Skirmans atbruņo. Jā, sagaidīja. Protams, bija ļoti cieši fiziski saskara. Aleksandrs nedabūja izlēkt tik labi un uz tā rēķina Skirmantam iznāca ļoti pārliecinoši nobloķēt metienu. Šķēl atgriežas laukumā, Bruniņš tiek nomainīts. Vēl 12 sekundes Baronam uzbrukumā. Vēl iemetiens Gusts atraujās. Vairoks noturēs šo izrāvienu un viegli punktu Baronam. Tāpēc tā
acīm redzot, ir Barons piestrādājuši pēdējā laikā arī analizējot Ventspilsnieku spēli, ka ik pa brītņiem viņi mēs esam redzējuši arī par citām komandām, ka Ventspils komanda noguļ tieši šīs te iespēles. Arī šodien ir iekrituši tie, kas parasti biežāk iekrīt. Tas ir Laus un Vainoks no Ventspils komandas. Mainieki vēlreiz tiek pie uzbrukuma pēc Ventspilsnieku kļūdas. Šobrīd Ventspils turās vadībā jau ilgāku laiku, bet otrā ceturdaļa vēl nav pat pusē. Kravčenko atkal tiek labi uzmanīts un nostaigā Aleksandrs. Pārāk liela vēlēšanās bija ātri tik garām Skirmantam. Tas viņam sanāca, bet šoreiz ar noteikumu pārkāpumu. Un Razmanovs nāk Gabrāna vietā. Aleksandrs vēl paliek karājoties pie stīpes, kā to redzējām, bet bumba jau ir Ventspilsniekiem. Un Razmanovs atkal pats sākums klūpot un krītot. Ir vismaz viena tāda situācija arī Ventspils spēlē, kur iznāca diezgan nepatīkam, seks nepatīkams komandai. Helmans tikmēr met no tālienes garām, bumbu Klebovickim. Tiel ar bumbu. Aktīvi palīdz Gaisek. Centra spēlētāji no Ventspils puses, bet Kravčenko ar savu 3 punktiem. Arī tāls 3 punktnieks. Apmēram mēs varam rēķināt tā, ja FIBA mainīs noteikumus, kas tagad ir parādījušās iespējas, ka tiešām varētu mainīt noteikumus, tad Kravčenko met no apmēram no tās pozīcijas, kur iespējams pēc gadiem 2 varētu būt 3 punktu līnija. Un Gustam trešā piezīme šeit. Ļoti ātra, ļoti labu lovu piespēli. Viņš gan gaisā mazliet aizkavējās, lai sagaidītu, kamēr Skirmants ir brīvs. Gan paspēja iespēlēt Skirmantam, kur sēdz tobrīd Gustam. Gustam 3 sodi, pauzes spēlē un arī reklāmas minūte. Sek Baltijas basketbola līgas spēle. Barons LMT pret Basketbolu Ventspils 27-32. Mainieki Barons komandai joprojām iedzinēja lomā. Liels troksnis šodien šeit arēnā Rīga. Tas nenoliedzam priecē. Priecē arī tas, ka arī Ventspilsnieki, tad, kad komanda pirms lielās iesildīšanās nāca laukumā, un ka parasti mainieks veic savu komandu, arī šeit bija pietiekami daudz arī atbalstītāji, kur visdrīzākais tomēr nav Ventspilsnieki, arī rīdznieki, kuri ar aplausēm sagaidīja arī Ventspilsnieki. Tāds atcerēsimies 2 veiksmīgākās pagaidām komandas, vismaz Eirokausos runājot. No 4 Latvijas basketbola komandām, kas startējuši Eirokausos, tikai šīs 2. Tātad Barons un Ventspilsnieki turpinās. No šeit. Klebovicks nobat Helmaņa metienu. Helmaņs 2 reiz māna. Un uzbrukuma laiks ir beidzies. Bumba vēlreiz Baronam. Nedaudz neveiksmīgi nospēlēja jau Vairoks. Vienai faktiski iedabūt bezcerīgā situācijā Helmanim. Drīz iebakstīja bumbu, tālāko mēs redzējām. Šķēla bumbu. Viņam Aleksandrs veido aizsegu. Krīt uz šeit šķēla. Arī dažādas piruetes izveido un nostaigā Sirsniņš, kurš nāca laukumā. Vēl arī, starp citu, arī Baronam, kurš joprojām turpina savu sastāvu komplektāciju pirms pavasara trakumiem. Pastāv arī variants, ka ļoti iespējams arī, ka vēl viens pirmais numurs ir vajadzīgs arī Baronam. Arī šādas runas ir dzirdētas. Rastins Laus uzreiz pēc vienas piespēles metiens, nav precīzs. Uz brīdi ir iestrēdzis Ventspilsnieku uzbrukums, vairākas minūtes nav gūt punktu. Sirsniņš spēlējis maz, līdz šim Baronā 5 spēlēs, kopš viņš ir komandā. Spēles laiks ir bijis niecīgs. Tikmēr Aleksandrs aizmet garām. Un bumba Ventspilī vēlreiz. It kā bija samērā brīvs metiens. Tagad ir Uzmānovs. Parāda aizdzen prom Helman. Skirmans tālu no groza. Vairoks. Laus, kurš uzņemsies iniciatīvu. Pagaidām tāda bumbošanās Ventspilsniekiem. Ventspils komandai pilnībā otrais piecinieks laukumā šobrīd. Neviens no starta piecinieku nav. Vēlreiz beidz uzbrukuma laiks. Tā arī bez metiena komanda pabeidz šo uzbrukumu. Un redzam, protams, likumsakarīgi. Redzam Gabrānu un Akingu balu, jo tiešām uzbrukums ir iesprūdis. 2 reizes pārtērēts laiks, labi vienreiz nobloķēja Klebovicks, 2 reizes Helmaņa metiens, bet šoreiz vienkārši neizdarīja metienu. Bija tāds sajūta, ka vienkārši Ventspilsnieki bombojās. Kam iedots bumbu, kurš tagad uzņemsies vispār metienu pa grozu? Tomas Nāgis nāk laukumā. Baronam nomainot Klebovicku. Salīdzinoši vēl
iesaistās spēlē, bet, protams, vēl ir daudz notikumu priekšā šovakar. Tā ka varbūt, ka viņa loma vēl būs itin liela, kas to lai zina. Kas to lai zina, jā. Nāks laukumā. Nu, Nagim temperatūra esot šodien, tā kā ar to arī jārēķinās, bet arī par viņu vēl pagaidām ir liels jautājums. Paturēs to Baronas viņu vai nē. Ir savas pozitīvās iezīmes, kas esot, bet nu, pārāk lielu pagaidām ieguldījumu Nagas Baronas komandai nav. Kaut gan pa brīdņam ļauj spēlēt, bet tik pa brīdņam sanākas nevajadzīgas kļūdas, teiksim tā. Un arī Vītols vecpilniekiem un Gustas Baronam nāk laukumā. Pamazām atgriežas pamatspēku. Baronam piesīm normas sakrāt un Justins Lovs jau uz sodlīnijas, lai mēs 2 sodmetienus. Armandam Šēlim pirmā piezīme, Baronam gan jau 5, Ventspilniekiem 3. Lovs met garām un no 32 punktu atzīmes pagaidām neizdodas izkustēties viens komandai. Otrs tomēr ir 33-27 un vēl 3 minūtes palikuši puslaikā. Gusts deva kādas norādījumus tieši Nagim. Šķēle, kur Aking balu ļoti intensīvi ar Aleksandru grūstās. Aleksandrs Šķēle apturēts pēc aizsek. Un Lovs izsits Aleksandram, bet bumba nāk atpakaļ pie viņa. Viņš iet uz priekšu, krīt Helmans un nostaigās. Un tā, ka viņš paspēja pie šī 3. soļa jau esot gaisā atspēlēt atpakaļ bumbu. Nu, redzēsim vēlreiz. Baksters arī atgriežas laukumā. Tad sākuma piesnieks. Redzam vēlreiz. Aleksandrs dodas virzienā. Helmans nokrīt. Lai vai kā bumba ir nodot Ventspilnieku rīcībā un viņu uzbrukumā. Gavrāns Akingbala. Akingbala tālu. Nākas pret viņu. Laus bumbu nedabūn. Šķēle dabūja zabūn. Aizmugurs un ātrais uzbrukums. Jā, Šķēle vairs nepanāks neviens. Un 2 punktu Baronam. 33-29. 2 minūtes un 20 sekundes jāspēlē otrajā ceturdaļā. Joprojām pagalam Ventspilniekiem neiet ar uzbrukumu. Laus arī tādu pārāk labu piespēli. Vītols tiek pieturēts aiz krēkla. Akingbala met pēdējā sekundē, izmet, bet nu, tur arī neviena nav, kas pacīnās par bumbu, izņemot, protams, Baronas spēlētājs. Aleksandram viegls medījums. Vairāk kā 3 minūtes Ventspilnieki nav iemetuši no spēles neko. Tikmēr Baronam iespēja samazināt starpību vēl vairāk. Bija 11 punktu starpā, šobrīd ir 4 tikai. Nags tagad, kāpēc Šķēle neiespēlē Nagim bumbu? Šķēle, tas ir jā, Šķēle met pār Nags, izsim bumbu un piesim Lovam, bet bumbu grozā nekrīt. Nu šeit gan darētu sabārt Šķēli, jo faktiski Nags bija viens pats brīvs zem groza. Un minūtes pārtraukums vēl viens Ventspilniekiem. Lūk, šeit redzam pēdējā epizodu. Jā, protams, varēja mēģināt izmantot ātrāk to, ka Nags pret Lovu. Šķēle izlēma mest pats pāri rokām. Beigās jau daļēji vismaz rezultāts sasniedz Barons, bet varēja būt labāk. Jā, Lovam 3. piezīme, vismaz arī tas arī iegūms. Un Tomasam Nagim šā vai tā 2 sotmetieni. Are you crazy? Tā pēdējais minūtes pārtraukums, domājams, šai ceturdaļā. Mēs ticams, var jau būt, ka Kārls Mužnieks vēl var paņemt arī kāds minūtes pārtraukumu. Redzēsim, vēl minūte 38, ko spēlēt. Varbūt tas situācija tāda arī būs. Tikmēr Nagim ir iespēja pierakstīties arī šajā spēlē. Vismaz ar 1, varbūt arī 2 punktiem. Tūlīt redzēsim. Gatavojās. Pirmais sotmetiens ir precīzs. 30-33 Barons joprojām iedzinēja lomā. Piezīme norma tagad abām komandām. Sotmetiens precīzs un 33-31
3-1 Ventspilsnieku vadībā. Un tagad Kravčenko atbruņo. Izdosies pa diviem, jā, pa diviem savāc arī bumbu. Nagis, nenoriskēja iet līdz grozam. Kravčenko izmet labu 3 punktu, netrāpa. Varēja būt Baronas komanda vadībā pirmo reizi otrajā ceturdaļā. Pagaidām minimāls pārsvars saglabājas Ventspilsniekiem. Gabrāns ar bumbu, pēc aizseka, paliek pret gūštu joprojām. Un Beksters nāk pretī bumbai. Viņa Aleksandrs, jā, samainījās. Un piesim Nagim, bumba nav grozā, sodmetienā King balam. nu, skatīsimies vēlreiz atkārtojumu. Tātad Piesim neapšaubām, jā, šeit jau izlec uz metienu King bala un pēc tam saskara ar lietuviešu leģionāru Barona rindās. King bala bloķēto metienu ziņā ir līderis gan Baltijas basketbola līgā, gan arī ULEB kausā pēc pamat turnīra 2,56 bloku, krietni apsteidzot tuvāko sekotājus pēc 7 blokiem pēdējā spēlē. Viņš ir pārliecinošs līderis arī ULEB kausa turnīrā. Cerēsim, ka izslēgšanas kārta arī viņam veiksies tikpat labi. Skatīsimies, kāda būs arī pirmdienas izloze, jo no izlozes tur ir daudz kas atkarīgs, kā Ventspilsniekiem tālāk veiksies. Šīs komandas, kas nāks pretī, Ventspilī var iedalīt divās grupās. Viena ir dāvas komandu grupa, ja, kur Ventspilsniekiem varētu būt ļoti plāni klāties, un otra varbūt nedaudz vieglāk. Apmēram tā līdzīgi ir. Es vēl nezināju, kur iedalīt Azovmašs, jo sakarā to, ka Azovmašs tagad nedaudz papuļnītā sastāvā, Delvin Kaits ir traumēts. Un tikmēr Žastīs Valsts brīvs sastāvs iemet 3 punktu. Un visdrīzākais arī Ventspilsnieki arī šo ceturdaļu noslēgs kā uzvarētāji. Tā tas ir, bet patiešām abas komandas šajā nedēļā uzvarot Eirokausa spēlēs, ne tikai iekļuvu izslēgšanas spēlēs, bet arī sasniedz tās viens pakāp labāk rezultāts. Barons ir ļoti tuvu tam, lai uzvarētu grupā un būtu zināms priekšrocības ceturtdaļfinālā, un Ventspilsnieki kā pēdējie iekļuvu tajā otrajā komandu grosā. Tika faktiski labāko 16. un arī viņiem otrā spēle mājās, tā kā ULEB kausa 16. fināls, kurā spēlēs Ventspilsnieki. Mājas spēle būs 26. februārī, un pretinieks uzzināsim rīt, kad būs izloze. Jau rīt pēcpusdienā Spānijā, Barcelonā notiks izloze. 7 varianti, kas varētu nākt pretī Ventspils komandai, un tur ir gan Lukoil Akademiku, ko mēs jau redzējām pagājušajā gada Rīgā. Kur tagad ir palikuši spēcīgāki, labāk saspēles vadītāji paņēmuši. Jā, tas viens, gan 2 serbu komandas, Red Star un Hemofarm, arī Ostrēns Vindus un Asvel, plus vēl šīs Ķelns, 99ers, tas nevar būt. Ķelni nevar būt, jo viņi vienā grupā bija ar Ventspils. Pareizi, jā. Tā ir vienīgā, kas atkrīt, bet varbūt Azovmašs un varbūt arī Uniks. Jā, Uniks netiks spoži spēlē kā pagājušo sezonu arī Krievijas Superlīgā, bet tomēr nekādā gadījumā nevarētu viņus uzskatīt par paramajiem zēniem. Kaut gan arī Krievijas čempionātā tagad diezgan stīgi ir izteikti 4 labas komandas, kas spēlē, bet tās pārējās mēs esam redzējuši arī, kā arī ar Rostovas komandu, kā Barons spēlē. Jā, un Uniks faktiski ir tuvāk Rostovai nekā, piemēram, Himkiem vai Maskavas Dinamo vai, piemēram, arī tur, kur arī Kristams Alders spēlē, tātad triumfā, jā. Tikmēr Barons uzbrukumā 40 sekundes līdz puslaika beigām. Pēc vairāk kā 4 minūšu pārtraukuma Ventspilsnieki guva grozu laus. Tagad Ventspilsniekiem zonas aizsardzība un skatīsimies, kas notiks atlikušajā laikā. Piezīme Lovam, 4. piezīme Justinam Lovam jau pirmajā puslaikā. Jā, viņš ir labākais punktguvējs, starp citu Ventspilsniekiem. Nē, nav labākais, 7 punkti viņam. Bet vienalga, 4 piezīmes, tas varētu būt diezgan sāpīgi. Tieši tāpēc, ka redzam arī Aksels Vairoks, kurš iesaistījās spēlē nepārāk veismīgi šodien. Armands Šķēle būs uz sodlīnijas. Šķēle viens no 2 Barona rindās, ko redzēsim nākamnedēļ Baltijas basketbola līgas zvaigžņu spēlē. Viņš un Aleksandrs piedalīsies attiecīgi Baltiešu zvaigžņu un leģionāru zvaigžņu komandās. No Ventspilsnieku komandas Kelmanis un King bala ir iekļauti šajās izlasēs. Jā, pirmā soda metienā ir precīzs, otrais arī. 37-33, vēl 28 sekundes jāspēlē, tā kā iespējams, ka arī Baronam pietiks kādu uzbrukumu tiesa. Protams, ir pilns uzbrukums. Baksters spēlēs ilgi. Baksters ir rezultīvākais spēlētājs Ventspilsniekiem, viņam 9 punkti. Un tagad tiek it kā domātiem gandrīz garām. Vairoks. Nebija slikts meties šeit.
vēl pārkāpumus 4,2 sekundes pirms puslaika beigām. Pirmais metiens nebija precīzi, bet kopīgiem spēkiem Ventspilnieki tik pie bumbas un 2 sodmetieni Akselim Vairogam. Akim Bals roka arī bija ļoti augsts, virs golas, tomēr neizdevās. Aleksanderam sots. Jā, Aleksanderam sots, tās viņa pirmais pārkāpums šai spēlē. Roks ir precīzs pirmais sodmetiens, tātad 38-33. Ir pilnīgi skaidrs, ka Ventspilnieki arī pēc otrās ceturtais būs vadībā. Pārsvars tomēr būs neliels. Tas ir skaidrs un viss izšķirsies pēc pārtraukuma. Arī šī spēle ir sākusies līdzīgi. Ventspilnieki pagaidām turās vadībā, bet patiešām atceramies pašu pirmo šo komandu spēli arī Baltijas basketbola līgā. Tagad vēl minūtes pārtraukums, kur Ventspilnieki vadībā gandrīz visu spēli un pēdējā ceturtajā Barons tomēr pārņēma vadību dažas minūtes pirms beigām un uzvarēja. Atcerēsimies arī Kaspar Bērziņš veikumu šajā spēlē. Bloķēt metieni, arī iemest metieni ļoti būtiski. Arī ieskait, laikam toreiz 3 punktiem, arī viņš diezgan būtiski iemet. Tas bija pie beigām, jā, viņš iemet 3 punktiem un pēc tam nobloķēja 2 metienus pašās beigās. Jā, runājot arī par Baronu, kas tad viņam ar FIBA kausiem. FIBA kausos, ka, cik es zinu, tad Baronam vislabāk patiktos spēlēt ar šajās izslēgšanas spēlēs ar Zagrebs klubu. KK, tas nav Zagrebs Cibo vai kā tam līdzīgi, bet tieši KK klubs Zagreb. Paskatījos arī šī Zagreba kluba bilanci Adrijas līgā, lejas galu komanda. Negrib viņi nekādā gadījumā spēlēt ar Kipras klubu, jo tur pastāvot bažas, ka tomēr FIBA varētu nedaudz, bet tomēr lobēt arī Kipras klubu, jo tur diezgan pamatīgi draudzība pēdējā laikā iestājusies starp Kipras basketbola federāciju un FIBU. Ļoti iespējams, ka tas tā varētu būt, un vēl viens arī iespēja tikpat labi no šīs C grupas FIBA kausos ir arī spēlēt arī ar Grieķiem. Grieķiem Grieķu komanda Olimpik atrodas Grieķijas līgas vidusdaļā. Tā kā klubi visi 3 ir ar visiem 3 var spēlēt, tad redzēsim. Protams, vislabākais Baronam vēl arī nākamā otrdiena ir uzvarēt. Tas garantēt pirmo vietu, bet tagad skatāmies šīs pēdējās 4 sekundes. Aleksanders apstājas, pustālais, nav precīzs un puslaikā rezultāts tomēr nemainās. 39-33. Šīs 20 minūtes lielākoties priekšā bijuši Ventspilnieki, bet kā būs otrā puslaikā, to redzēsim. Skatīsimies, tad atcerēsimies to, ko es arī teicu pašā sākumā. Ventspilniekiem joprojām ir grūtības ar to spēles beigām. Ir problēmas. Barons ir pierādījis, ka ir dažreiz no tās bedres, kurā viņi paši sevi ielaiž, tiek arī izkārpās arī ārā. Tagad gatavs arī Uģis jau runāt. Raimonds Pašgrabāns no blakām pēc pirmā puslaika. Raimond, tāds sajūta, ka esat pēc iepriekšējām 2 spēlēm gatavojušies ar dubultsvaru un pagaidām jums izdodās. Jā, pagaidām līdzīga spēle ir. Es domāju, ka būs arī turpinājumā tāda. Centīsimies turēt Baronu drošā attālumā tā, lai beigās nav jānervozē lieta. Višķi mazliet tā kā spēle iet mazliet pa viļņiem. Te jūs atrodat savu pavadienu un te pēkšņi kaut kur iestrēgst. 24 sekundes pārtērēt. Jā, dažreiz gadās kļūdas, bet tā spēle pagaidām samērā mierīgi iet. Tie izrāvieni gadās tikai tad, ja kādi ātrie uzbrukumi ir. Ja nav, tad punktā daudz iet. Galvenais, kurš labāk var iemest, tad tam tur tie pluses punkti arī ir vairāk. Mēs spēles sākumā spriedām par to, ka abas komandas šobrīd ir vislieliskākā formā, kāda šajā sezonā pieredzēta. Tā ir? Grūti spriest. Es domāju, ka mēs labā formā esam pēc rezultātiem vismaz spriežot. Bet es arī domāju, ka mēs varam būt arī labāki. Tad esiet labāk otrajā puslaikā, mums vajag papildu laiku. Paldies, tas bija Raimonds Gabrāns. Bet tūlīt pat jau mēs atskatīsimies pavisam nesenā pagātnē, un proti basketbolā mazliet ienāk bobslejs, jo Jānis Miņins ir uzvarējis ar savu trīnieku stūmēju kārtējo uzvaru pasaules kausa posmā. Pēc brīdiņa būsim šeit atpakaļ Arēnā Rīgā. Un tagad īsumā par dienas galveno notikumu Latvijas sportā. Bobslejs Sanktmoricā, bobsleja Mekka Šveicē. Pasaules kausa izcīņas 6. posms, tā ir balva, par kuru cīnās 4 pasaules kausa kopvērtējumā. Un šodien, svētdien, labāko laiku atkal 2 braucienu summā uzrādīja Latvijas pirmā ekipāža pilots Jānis Miņins kopā ar Dalmantu Reiškenu, Oskaru Melbārdu, Intaru Dambi.
Mūsēji jau bija pirmajā vietā pēc pirmā brauciena, nedaudz vēlāk tika atlīgts otrais brauciens. Jūs redzat, trasē ļoti daudz dažādu zaru un čiekuru, ļoti liels vējš, netīra trase. Un tagad brauc Aleksandrs Zubkovs, kas bija augstu arī pēc pirmā brauciena 3. pozīcijā. Viņš kā nekā ļoti labi brauc četrniekos un tobrīd pret Šveici 2 pret Martinu Galikeru, kas ir līderis un labākais laiks ir braucienā Aleksandram Zubkovam, Krievijai 1, līdz ar to viņš līderis 2 braucienu summā. Un tagad jau Martins Galikers ir otrais, bet vēl jābrauc Ivo Ruegam, pasaules čempionam četrniekos tieši šajā trasē Sanktmoricā. Un pēc tam Jānim Miņinam ar mūsu stūmējiem Daumantu Reiškenu, Oskaru Melbārdu, Intaru Dambi. Edgars Maskalāns kopā ar Kristapu Kalniņu, Raju Broku un Reinu Rozīti jau ir nobraukuši, un viņiem galrezultātā 14. vieta, braucienos 16. un 12. Arī ļoti labs starts, bet sekojam cīņai par medaļām. Roekš savā trasē, Hercogs, Hanšins, Cedriks Grants, ļoti spēcīgais Cedriks Grants ar iestumu Roegu, salīdzinoši pret krieviem, zaudēja, un starpība ir 0,01 sekunde, ļoti maz, bet Roeks brauc savā trasē, savās mājās, Šveicē, Sanktmoricā. Trases augšdaļā, protams, ātrums masīs Sanktmoricā, tā ir tāda īpatnība. Trase ļoti gara, aptuveni 1600 metru, vislielākais ātrums te pasaules bobslejā, četrniekos jau aptuveni 145–146 km/h. Beigās un sāk zaudēt Ivo Roeks Aleksandram Zubkovam. Trases augšā 900 daļas, bet tomēr tas ir ievērojami. Trase netīra, čiekuri, zari, mēs redzam, zirga pakaus izbraukts un starpība sarūk 0,05 sekundes, tas jau ir mazāk. 108,2, šis zars vēl ir pāri trasei, pa laimi netrasei. Krievi tomēr priekšā 0,05 starpība sarūk, bet pašas beigas būs ļoti grandiozas. Krievija pret Šveici, sezonas līderis būtībā šogad četrniekos Aleksandrs Zubkovs par pērnās sezonas labāko pasaules čempionu. Finišā nav tik liels ātrums tomēr Šveicei un otrā vieta, un braucienā tikai 5. vieta, otrā vieta, tātad Zubkovs ir pirmais, Roeks ir otrais un Galikers šobrīd trešais, bet latvieši tūdaļ pat brauks. Šveice pagaidām otrajā vietā un garantē tas viņiem vismaz 3. pozīciju, vismaz bronzu. Latvijā Jānis Miņins, Daumants Reiškens, Oskars Melbārds, Intars Dambis. Pirms nedēļas uzvar Eiropas čempionātā Čezānā, vienlaicīgi pasaules kausa izcīņā. Un tagad Krievi Aleksandrs Popovs ar savu komandu gaida, ko izdarīs latvieši. Ļoti labas slīdas atrastas Latvijas labākajai komandai, tās pierādīja sevi izcili jau Čezānā. Šoreiz nav varbūt tik labs startlaiks. Pirmajā braucienā finišā bija labākais laiks, starpība ir 0,36 sekundes ar Zubkovu. Un otrajā braucienā starts, skatāmies 5-2-3, bija aptuveni tāds starts pirmajā braucienā, Zubkovs 5-1-2, 5-2-3 atkal Miņinām 0,25 priekšā vēl, bet starpība ir sarukusi. Tas saprotams, jo starts nav tik ātrs, visādi čiekuri trasē un vējš trases augšā ir grandiozi liels, bet Miņinām tas netraucē braukt, un Miņins savu pārsvaru, es skatos, trases augšā tomēr saglabā. Aptuveni 0,2 sekundes viņš ir priekšā, tieši 0,2. Galvenais būs ātrums. Ātrums pēc zirga paka un ātrums pašās beigās, kur trasa tīrāka, kur iespīd saulītes. Slīdamība jau labāk otrajā braucienā, kas sākās ap 1 dienā pēc Šveices laika 0,26. Zari šķīst pagaisu, bet Miņina ātrumu tas nemazina. Bobs trauc ļoti ātri un uzņem ātrumu vēl lielāk, kā tas bija Zubkovam. Pirmais laiks 0,29 priekšā. Un tagad būs beiga taisna, kurā tiek mērīts maksimālais ātrums 145 bija Zubkovam, 145,3. Ātrāks ir Miņinām un mūsu treneri var priecāties. Latvijai otrā uzvara pēc kārtas otrajā nedēļas nogalē Čezāna Eiropas čempionu un te Sanktmoricā pirmo reizi jaunāko laiku bobslejā. Tik tiešām pirmo reizi arī Sandrs Brūss pats te nav uzvarējis un Jānis Miņins uzvar pasaules kausā. Četrniekos. Tieši šajā posmā Sanktmoricā bobsleja mekā kopā ar Dreiškenu, ar Melbārdu, ar Dambi. Ļoti labs starts, un mēs redzam, emocijas pat nav tik lielas, kā tas bija Eiropā. Mūsējie jūt, ka ir stipri, slīdas tagad labas, bobs labs, un mūsējie labi arī brauc, un 2 reizes labākie braucienā